Labvakar, dāmas un kungi! Labvakar, cienījamie vecāki, skolotāji un viesi! Esiet sveicināti Rīgas valsts vācu ģimnāzijas 2014. gada žetonu vakarā. Mūsu skolā ir sena un skaista tradīcija. Dažus mēnešus pirms abitūrijas pulcināt kopā skolas svarīgākās personas, 12. klašu skolēnus, viņu vecākus un tuviniekus, skolotājus un absolventus, lai apliecinātu cits citam uzticību, pateicību un gatavību kļūt par skolas vārda tālāknesējiem pasaulē. Ja ievērojam mūsu tradīcijas, tad vakars jāsāk ar pašu abiturientu priekšnesumiem, viņu pašu redzējumu par sevi. Vislabāk viņus, protams, pazīst audzinātājus. Tāpēc aicinām tieši viņas iejusties savas klases pieteicēju lomā. Un tā, vārds 12. A klases audzinātājai Baibai Silviecei. Mana stāsta atslēgas vārds būs lepnums, jo atverot liecības, atverot pārskatus par sekmju izrakstiem, cipari, kurus es tur ieraugu, mani izraisa lepnums sajūta par savu klasi. Palūkojoties uz valodzi 4. telpā, mani atkal pārņem lepnums, jo to rotā neskaitām goda raksti par iegūtām 1., 2., 3. vietām visdažādākajos konkursos un skatēs. Bet vislielākais lepnums man pārņem tajos brīžos, kad es redzu, ka aiz šiem cipariem slēpjas patiešām izcilas personības. Un viens ir tas, ko skolotāji un vecāki ir pieraduši redzēt mājās un šeit skolas telpās, bet pavisam kas cits ir, kad viņi iziet rampas gaismā un pozicionē sevi kā īstenus, savas zemes patriotus, savas skolas patriotus un savas klases patriotus. Un es ļoti ticu un ceru, ka tad, kad aizkars aizvērsties ar šīm priekšnesumu, arī jūs pārņems lepnums. 12. A klase. Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Wir freuen uns, euch heute Abend hier in unserem deutschen staatlichen Gymnasium Riga zu sehen. Wundert euch nicht, dass ich Deutsch rede, denn wir sind nicht nur eine deutsche Schule, sondern auch eine deutsche Klasse. Zālē ir jūtama uztraukuma un gaidu sajūta. Balsis drab, rokas trīc, sirdis laužās ārā no krūtīm. Šis vakars sola būt brīnumiem un pārsteigumiem pilns, jo gaišajā telpā ir piesātnēts ar patiesām jūtām un emocijām. Tāpēc šovakar mēs vēlamies ievest jūs mūsu vērtību pasaulē. Jau Cicerons teica, mēs esam dzimuši, lai apvienotos ar mūsu brāļiem, cilvēkiem, visu cilvēces dzīvi. Jūs jau droši vien sapratāt, ka mūsu pirmā vērtība ir vienotības gars. Also, Geist der Gemeinschaft.
dejošanu. Bet, kas interesanti, daži, vienojoties šim pasākumam, ir iemācījušies to jums par prieku. Der Volkstanz verleiht Flügel.
sarežģītības pakāpi. Un šos gabaliņus kopā liekot, mācos un mācījusies esmu un vēl mācīšos drosmi, pacietību, prieku, spītību, slinkumu, kūtrumu un pāri visam lielu sirsnību. Jo tieši tādi ir viņi, mani skolotāji, mani audzinātāji, mani 25 gabaliņi. Šovakar sirds iekšēji gavilēja, jo domāju, ka jūs līdz ar mani sapratīsiet, par ko man šķiet, ka man šo puzli beidzot ir izdevies salikt. Vai tā ir? Un kā tas būs, tūlīt jums būs iespēja pašiem redzēt. Vai jūs būsiet gatavi? Mēs un gan. Labvakar! Tagad? Viņi ir vienmēr gatavi. Un tā jūsu uzmanībai manējiem 12. dēļ. Kamēr Imantā un Juklā valdīs -10 grādu salas, tikmēr Āgenskalnā +25. Jā, šeit ir karsti, un drīz kļūs vēl karstāk, jo jau pēc nenāku brīža ētrāmas rādījums, un man vairs nebūs konkurenti. Bet mēs no jums atvadamies, esiet uzmanīgi un tiekamies jau rīt vakar. Labvakar raidījumu, kad man vairs nebūs konkurenti tiešraidē. Izstāst, ka visi ir ieradušies. Šovakar pie mums savu konfliktu risinās Rīgas valsts Vācu ģimnāzijas 12. D klases skolā. Tieši tā. Centīsimies ievēlēt šīs klases vecāko. Vai visi konkurenti ir vietās? Es atvainojos, šī nav Eivīzijas atlases. Kā nav? Būsiet sajaukusi durvis uz redzēšanu. Kurās 4. tur? 19. Jā. Tā, pastāstiet īsumā par sevi pēc kandidēt manis norādītajā secībā. Lūdzu, Elīna. Es uzskatu, ka absolūta demokrātija mūsu klasē valdīs tikai tad, kad klases vecākais būs sieviete, un viss būs pakļauts tam, ko vēlas sievietes. Zemes lode un Latvija līdz ar to, kā gan savādāk ir iekunējusi jaunā erā, valda jauna aura, visam jāmainās. Es jau no dzimšanas zināju, ka būšu klases vecākā. Man bija vīzija, ka es vienā banketā ēdu ikru maizīti ar Jakovicu. Bet viņi nav direktori. Jā, tad ar sīku. Mūsu klase nav piemērota demokrātijai, tāpēc vēlos ieviest monarhiju un kļūt par karalieti. Vai šeit nav skaisti konkurss? Nē. Nu jā, tāpēc jau es skatos te visas tādas. Mans mīļoties mani pameta. Jūs jau ziniet tās detaļas. Presē bija rakstīts. Bet man šeit netī kaut kur jāliek, tāpēc es kandidēšu. Ar mākslinieku talantu maizi nenopelnīs, tāpēc uz kandidēšanu es skatos kā uz iespēju, lai sevi nodrošinātu. Kā es varēšu bezrūpīgi gleznot,
Vēlos vērot mīlestību, un kas to lai zina, varbūt atradīšu kādu jaunu pārīti, vai arī pati iesaistīšos jaunā tēkā. Tātad, reklāmas pauze. Bet vēlreiz maksāt. Tam tur mums vairs nav laika. Reklāmas! Jūsu konkurenti, jūsu vadītājiem Matīs un Kristiānu. Aplausi! Vakar esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes. Cienījamie skatītāji, tātad studijā esmu aicinājuši visus valsts vecākā amata kandidātus, kas izturējuši pirmo kārtu. Kā arī ir pienācis laiks, beidzot sākt balsošanu. Tā, balsošana ir sākusies! Punkts, bet maksas, vai ne? Jā, ļoti veselīgi bio, ko bio bez krāsvielām un konservantīvām. Kas tad tas? Alkohols skolas teritorijā? Tev būs problēmas saņemtiem iezīmes. Tā, kāpēc es neredzu visus kandidātus? Viens pazuds. Viņš aizbrauc sevis meklējumos uz Indiju. Man arī jāiet! Tikko zvanīja mans mīļotais! Viņš atkal mani grib! Atā! Kā ir? Sēdieties. Jā, topošā karaliene klausās? Jā, patiesi? Iedomājieties tik, man tikko zvanīja pati Anglijas karaliene, viņa man aicina uz teju. Es no jums atvados. Vai es varēju iet? Kā, bet tad jūs vairs nevarēsiet jāsadara? Kas te notiek? Šeit vairs neviens nevēlas mīlestību. Man šeit vairs nav ko darīt. Došos sevis meklējumos uz Franciju. Mēs paliekam arvien mazāk. Tūlīt būs vēl mazāk, jo beidzot jāpaziņo skatītāju balsojumu rezultātu. Un tā, studiju pamat, pirmā Liene. Atkal es? Jūs par mani vēl dzirdēsiet? Es būšu tikpat slāpēm kā Raimons Pauls. Un tā, nākamais studiju pamat, Nora. Nevar būt. Kāpēc es? Un tā, nākamais studiju pamat, Nu tā, kāds mēs te tagad lai skan klases vecākā uzruna zālē. Ja gribat kļūt par uzvarētāju, nevienmēr ir jābūt tādam, kādu visi paredz par uzvarētāju. Šajos trijos kopā pavadītajos gados mēs bieži cīnījāmies par savu vietu klasē un nespējām atrast kopīgu valodu. Taču šovakar mēs visi esam uzvarējuši. Visi kopā. Nu labi, ne visi. Re, tas pats laiksnēs ierakstīts. Tas pats, kas laukos plašos, jāmeklē sudrabs. Tas baltais, kas trīc, tepatās mūsos pašos. Ko var slīcināt un kas ko var glābt? Man ir tas, ko var mīlēt, un tas, ko var grābt. Man ir tas, ko var baudīt, un tas, ko var tēt. Man ir kāds,
draudzus tā vēlākos līdziniekus. Šovakar zālē noteikti ir cilvēki, kuriem pie krūtīm rotājas mūsu skolas dažādu gadu izlaiduma sudraba žetoni, viņu uzticības un mīlestības zīme Rīgas 2. valsts ģimnāzijai, Rīgas 5. vidusskolai, Agenskalna ģimnāzijai vai nu jau Rīgas valsts vācu ģimnāzijai. Bet mūsu vidū ir arī īpašas personības, kuru devums skolas labā novērtēts ar zelta žetonu, augstākās atzinības zīmi. Pēc skolas tradīcijas tieši viņi būs tie, kuri šī vakara gaviļniekus piepulcinās īpašajai ģimnāzijas brālībai. Un tā, dāmas un kungi, 12. Sākam žetonu pasniegšanas svinīgo ceremoniju. Lūdzam Rīgas valsts vācu ģimnāzijas zelta žetonu kavalieri, 1941. gada absolventu Jāni Vasarieti uzsākt žetonu pasniegšanu. Mīļie abiturienti, 55 gadi, vai jau 56 gads, bet jūs šodien parādījāt savu varēšanu, savu kopības sajūtu un ņemiet piemēru no mums vecajiem. Mēs ik gadu tiekamies. Sākotnēji bija, mēs beidzām 3 klases, mana klase, pēc tam piebiedrojās arī A klase un C klase. Katru gadu noteiktā datā. Un mēs lepni nesam toreiz 5. vidusskolas vārdu. Šodien jau Rīgas valsts vācu ģimnāzija ir augstākā līmenī. Jūs jau šodien to parādījāt. Un ja jūs tikpat sekmīgi parādīsiet sevi arī izlaidumu eksāmenos un neaizmirsīsiet, kā ir teiciens, mūžu dzīvo, mūžu mācīs. Arī man jāturpina ir mācīties, strādājot ar studentiem, jo es arī nevaru atpalikt no tā jaunākā, kas viss ir. Tāpēc turiet sevi kulakā, tad jūs jutīsieties arī daudz jaunāk un daudz vajadzīgāk. Veiksmi jums! Godājumie absolventi! Vakar Organiskā sintēzes institūtā bija tik atklāta fotoizstāde par godu akadēmiķa Stradiņa 80 gadai un arī par teiksim, sakarā ar grāmatas latviešu un Latviju un latviešu izdošanu. Un akadēmiķis Stradiņš bija kaut kur no kaut kādām vēstures analēm izrasts tādu sentenci, kur skanēja, kāpēc mums ir viegli, un tāpēc, ka mēs atrodamies uz milžu pleciem. Un to bija teicis viens profesors apmēram 100 gadus atpakaļ, diezgan sen. Un tas bija zinātniskā tādā konferencē, kurā viņš bija tā secinājis un teicis, ka mēs balstamies uz tām iepriekšējām zināšanām, un tās mums ļoti daudz dod, un tās mums ļoti daudz palīdz. Un es arī gribētu jums novēlēt, lai jūs iegūtās zināšanas palīdz un arī turpmāk mēģināt iegūt viņas vēl vairāk. Žetonu saņem Alise Ādamsone. Apsveicu jūs ar laimīgo brīdi. Faktiski man ļoti patīk priekšnesam tāds īsts dzīves teātris. Tiešām nemirkli nebija
nebija garlaicīgi. Un tad šis vakars ir sevišķi īpašs, jo es atklāju, ka skolai arī ir kā skola sniedz pakalpojums, ja, un tāda universāla lieta ir. Iznāca tā, ka es nācu skolā iekšā, es konstatēju, es visu aizmirsu žaķitīt. Un iedomājieties, Zana Jakovica atver skapi. Vislielākais ieguldījums no jūsu puses mūsos, manuprāt, ir tā neizmērojamā enerģija, ar kādu jūs esat strādājuši, pat tajos brīžos, kad jūs saprotat, ka no šīs enerģijas varbūt pat nav kāds jēgas. Un es jums novēlu, lai tad, kad jūs skatīsieties, piemēram, 900 sekundes un kāds no mums sniegs ļoti izsmeļošu viedokli par kādu ļoti sarežģītu tēmu, jūs varēsiet ar lepnumu teikt, mans students. Tāpēc mēs abas 12. klases jums vēlētu dāvināt tādu ļoti īpašu dāvanu, kur jums neviens nespēs atņemt, un tās ir apkārtēji ovācijas. Arī milzīgi paldies mēs vēlamies teikt jums, mīļie vecāki, par lielo darbu, ko jūs ieguldījuši, lai mēs būtu šeit tādi, kādi mēs tagad esam. Bez jums iespējams mēs būtu pilnīgi citādāki. Jūs